Vakar. Nu, man projekts ir gatavs, aprēķins arī viņam tātad spoguļi. Es pagaidām ieliku šādus rokturus, jo es īsti nezinu, kas jums bija domāts ar rokturu profili. Plaukti statiskie. Ja vajag, var uzlikt kaut kāds daļu manuālos, vai ne manuālos, bet ar maināmiem augstumiem, tad ir 3 atvilknes, nepilni izvilkumu, bet varam arī pilni izvilkumu. Blūmu vadotnes tur stāv šobrīd iekšā ar bremzi, tad drēbi caurulis šeit un šeit. Nu tā, un vīras ir arī blūmu, bez bremzes ar atsperi, bet var likt arī dārgākas ar atsperi bremzes var likt. Un skapi, pat cik arī man nav zināms sienas konfigurācijas un kailīs, tad es uzliku šādi. Un izvirzījums priekšējiem cokolim ir 2 mm. Tā, lai te neveidojās sprauga, lai putekļi tur nekrājās, lai robotiņš jau nāk tīra, tad lai viņš te visu smuki apakšā var iztīrīt. Nu, lūk, un tad aprēķins man ir. Rokturu profils es jums aizsūtīju. Par spoguļiem man vēl, diemžēl, nav atbildes. Tiem bronzas spoguļiem es uzrakstīju piegādātājiem, bet nav zināms precīzi izmaksas. Tā, ja ir kaut kādas izmaiņas jāveic, tad droši sakat. Un tā tas varētu iztīties. Un durvis arī var taisīt arī, protams, uz otru pusi, ja jums nepieciešams, teiksim, lai divi rokturi blakām, bet vienkārši simetriski, lai tas skapis kaut cik izskatītos simetriski, tad es liku vienā pusē rokturus. Un tad nākošais garums, šie rokturi ir 1,10 m un ir 1,50 m rokturi, tad bišķi garāki. Šobrīd rokturiem ir 1,10 m, bet ir arī 1,50 m, tad tas būtu 1500 apmēram, un šitik gari tie rokturi sanāktu. Teiksim, šī paša ražotāja piegādātie tādi diezgan labi kvalitatīvi rokturi, un viens rokturs īsais maksā 40 eiro, un garie, ja es nemaldos, kaut kādi 57 vai 58 viens rokturs. Jums būtu 3 rokturi. Tā.